Aizputes Pilsmuižas pagrabs pēc apjomīgiem remontdarbiem nepilna pusgada laikā piedzīvoja savu atzimšanu. Tagad Novadpētniecības muzejam papildus jau esošajām ekspozīcijām 1. un 2. stāvā pagrabā iekārtotas 5, kas veltītas lauku amatniecībai un to prasmju apguvēji. Protams, varēja nedarīt neko un dzīvot ar to, kas ir, taču Novadpētniecības muzeja vadītāja Jolanta Berga ir tas nemiera gariņš, kas nekad neapstājas pie sasniegtā un kas mēdz ne tikai sapņot lielus sapņus, bet arī tos īstenot. Rimti mierīga dzīve nav viņai raksturīga, taču atvērtība jaunām idejām, pozitīvs skatījums uz notikumiem, lietām un cilvēkiem ir Jolantas dzīves uztveres pamatā, gan darbā, gan mājās. Ir bijuši manā dzīvē arī tādi ļoti nopietni pārbaudījumi brīži, kas man ir tajā brīdī varbūt likušies, kāpēc man un tieši man. Bet tagad atskatoties uz to visu atpakaļ, es domāju, tās ir bijušas man ļoti nopietnas mācības stundas, kas manī varbūt ir slīpējušas tādu, kā mēs sakām, tīraģņa sindromu, ja? To dzīvi salikt, iemācīties dzīvē salikt prioritātes un dzīvot tā noslēgtam pret pasauli un aizvainotam, tas nav tas labākais variants. Un parasti jau ir tā, ka tā gaišuma dzīvē ir tā kā mazāk, ja mēs kaut kā mēs to tā nepamanām, vieglāk ir pateikt kādu tādu asu vārdu, vai tas tā vieglāk pāri lūpām nāk. Tad kādreiz es izlasīju tādu teicienu, ko es arī esmu paņēmusi sev kā moto par saulespuķis. Zini, kas ir saulespuķis princips? Pastāstīt. Tas ir saulespuķis princips, ir dzīvot ar seju pagriezt pret sauli, tātad visu gaišā un jaukā virzienā, jo tās ēnas, viņas būs neizbēgami, bet tās ēnas kritīs aiz tevis, tev aiz muguras, un viņas tev varbūt tik ļoti netraucēs dzīvot, jo tās dienas jau ir, vienā dienā ir vairāk saules, vairāk prieka, vairāk gandarījuma mirkļi, un ir tādas dienas, kurās tu saulīti vienkārši, tu zini, ka viņi ir, bet viņi ir tur kaut kur aiz mākoņu maleņas, bet tā apziņa, ka tā saulīte ir, tas ir ļoti, ļoti svarīgi, vismaz manā dzīvē. Man patīk sapņot, man patīk izdomāt, man pašai patīk izdomāt krāsas, ar kādām es gribu savu dzīvi iekrāsot. Un tā ir kaut kā ļoti dzīvē paveicies. Es nezinu, varbūt, ka es esmu kādās savās iepriekšējās dzīvēs to nopelnījis, ka man ir paveicies ar cilvēkiem, kas man palīdz šos sapņus īstenot. Un tāds man konkrēti ir mans dzīves biedrs Agars. Un kaut kā šajā ziņā mums arī ļoti saskan, ka mums ir kopīgas intereses, mums abiem patīk ceļot, mums abiem patīk slēpot. Un tā kā mēs esam savā ikdienas dzīvē diezgan nodarbināti, gan viņš savā darbā, gan es arī savā ikdienas darbā, tad tas brīdis, ka tu vari aizbraukt un redzēt kaut ko jaunu un gūt jaunus iespaidus, ir tieši šī ceļošana, jo ja tu paliec mājās, tad man tā kaut kā, es nezinu, es mūždien protu izdomāt darbus, vai tie ir darbi mājās, vai tie ir darbi dārzā. Un tad tā īsti no tādas atpūtas un sevis palutināšanas, protams, tu redzi savu darba rezultātu, tu redzi, ka tev ir skaisti izrabētas puķu dobes, tev tur siltumnīcā gurķi, tomāti, bet tā īsti priekš sevis tu tā kā nerelaksējies un neko sev negūsti, jo lai tu... Ir jau tā, ka patiesībā enerģijas nezūdamības likums, lai tu varētu otram dot un lai citi no tevis kaut ko varētu saņemt, tad tev arī ir pašam kaut kur tas sevī kaut kur citur tā kā bitē jāsavāc. Varbūt, ka es gribētu uz Austrāliju kaut kad aizbraukt, paskatīties, kā tas ir, kad koāls lācīši kokos karājās. Tagad viņi man tā pie lampas karājās augšā, bet ne, tāpēc, ka tas ir atkal kaut kas pilnīgi cits. Eiropa ir it kā izbraukāta, izskatīta, un tas būtu tas atkal citas tapetes, cita veida pieredze, jo reāli jau cilvēkam ir vajadzīgs daudz ko redzēt, un man ļoti patīk, kā es vienmēr saku, es esmu slinka, lai es fotografētu ar fotoaparātu, es fotografēju ar acīm.
Un visas tās bildes, ko es fotografēju, tas fotoalbums man ir sirdī šeit. Un tās sirds fotogrāfijas tā krājās, un kaut kādā brīdī no tā visa arī rodās jaunie sapņi, jaunas tādas domas, un kuras tā vai citādi, ja viņas varbūt pareizā virzienā, pareizā laikā aizsūt kosmosā, arī kaut kad realizējās. Lai kur arī ceļi nevestu, bet vienmēr tie aizved uz mājām. Kas ir tava māju sajūta? Māju sajūta ir šī vieta. Šo vietu es esmu pieņēmusi par savu no 99. gada, no 1999. gada. Tad, kad es šeit pirmo reizi ienācu, tad izskatījās daudz savādāk, bet es uzreiz sajūtu, ka šī vieta ir mums, tā ir tā kā mums radīta mūsu ģimenei, vieta, kur uzaugt mūsu bērniem, kur mums pašiem realizēt savas idejas un ieceres. Un ir tā, ka šeit ir tā mana miera osta, kur es varu būt es pati, ar saviem prieka, vājumu un skumju brīžiem varbūt. Tā ir vieta, kur es tieku uzklausīta, saprasta, atbalstīta. Jā, tad, kad es aizveru savas mājas sētas vārtiņus, tad es saprotu, kad es jūtos šeit pasargāt, ka tā ir mana mūža, mana pils, kur man, protams, sagādā un no manis prasa arī ļoti daudz darba, lai es šeit justos, un lai arī citi, kas pie mums ciemos atbrauc, un arī mana ģimene, lai šeit justos labi. Bet te ir tā vieta, kur es tik tiešām varu izpausties un darīt visu tā, kā es to vēlos. Man ir vajadzīgs krāsas, un ziedi ir tā vienreizējā iespēja, kas runā ar krāsām, runā ar smaržu. Un tu vari reāli redzēt sava darba gala rezultātu. Ja tu pavasarī iestādi puķu dobē mazu mazītiņu puķu stādeņu, un tad tu vari sekot līdzi, kā viņš aug, attīstās ar tavu gādību, ar tavu rūpību, laistīšanu, ravēšanu, kā viņš kļūst par skaistumu, kā viņš uzzied, un viņš ar to savu dāsno ziedēšanu tev pasaka paldies. Un katru rītu tā es iznāku pagalmā, sasveicinos ar savām puķēm, apskatos, kurai puķei varbūt ir kāds kaitēklis vai vēl kas uz sirds, un tā es priecīgi atnākot no darba, puķis man atkal sagaida. Tās, kas man ir balkona puķis, tās mans. Jā. Ir. Pasties. Smaržīgas. Ir skaists, vai ne? Man visas puķis dārzā ir laimīgās puķis, es viņas negriežu, es viņam ļauju noziedēt. Tu neliec vāzē? Es nelieku vāzē. Šī ir labākā vāze? Šī ir labākā vāze. Viņas izdzīvo visu savu dzīvi pilnasīgi no pumpura līdz nobiršanas stadijai, tāpēc viņas sauc par laimīgām puķēm, jo es nevienu puķi negriežu. Man ir tikai atsevišķi tās, kas ir mārtiņrozes, tās es audzēju, tad uz kapiņiem es bet vispār puķis man visas zied dobē. Tās man ir puķu vāzes, puķu dobas. Nu jā. Es negriežu. Tad tu atnāc un papriecājies. Tā kā puķis man ir tas īpašais. Tas ir tavs gada laiks, tā ir Mans gada laiks ir vasara, jā. Jā, smaržo. Šī vasara tad augsta. Šī vasara vējaina un augsta ir, jā, bet jā, tāpēc man žēl tās puķis, ka viņas tā īsti nevar šogad uzņemt tādus apgriezienus savā ziedēšanā. Viņas grib ziedēt kā trakas, bet viņām tas laiks mazliet skādē, bet zied vienalga viņas skaisti. Šī roze ir uzziedējusi. To es pat nepamanīju, šitā ir šogad nopirktā. Smaržo arī. To es nopirku šogad. Es jau te izkniebu jūs gaidot. Vasarā man šeit izaug tomāti. Un ir tā, ka agars parasti saka, tu pat izdomā darbu, ja? Un tad tu čīksti, ka tu nevari visu paspēt. Un tad tu liec man vēl, jo agars nav dārs darbs. Viņš kā pilsētnieks, viņam patīk labāk, kā saka, pazvilnēt saulītē. Bet es esmu no bērnības radināta pie darba. Man vecāki ir radinājuši man pie darba, pie pienākumiem, pie dārzravēšanas, pie visa. Tā kā man tas nav tā kā ar piespiedu kārtā. Es jūtos labi. Ģimenē kas bija jaunākā, vecākā? Es biju vienīgā māsa, man ir 2 brāļi, man ir 2 brālis un man ir vecākais brālis, tā kā es esmu māsiņa pa to vidu. Tas ir
Bet man nebija viegli tā dzīve, jo man vajadzēja vairāk strādāt nekā tiem brāļiem. Man bija jāravē dārs, man bija jākop māja, man to darbu bija vairāk. Bet tagad es saviem vecākiem par to esmu pateicīga, jo tāpēc, ka es visu, ko protu, man nekas nav jāmācās. Tas man viss ir no bērnības zināms. Es zinu, kā izkniept padusītas tomātiem. Es zinu, kā puķis stādīt, kā puķis ravēt, kā zemenes ravēt. Tas viss man tā. Tajā brīdī varbūt man bērnībā likās mazliet, ka man kaut kas tiek atņemts no tā visa, bet tas viss dzīvē nodara ļoti. Nācis pasaulē Zemgales pilsētā Jelgava, to es arī vēl joprojām saucu par savu dzimto pilsētu, un tur es mācījos, pabeidzu augstskolu, Latvijas Lauksaimniecības universitāti, ekonomikas un vadības specialitātē. Tur es iepazinos ar savu tagadējo vīru, Agri, un tā ceļš man atved uz šejienu, uz Aizputi, un jāsaka godīgi, ka līdz brīdim, tad, kad mūsu kāds ceļojums patiesībā bija uz Aizputes, pie Aizputes esošo boju muzeju. Un tad es pirmo reizi dzīvē uzzināju, kad ir tāda pilsēta Aizpute Latvijā. Tagad kauns atzīties, bet tad es pirmo reizi patiešām, par cik vīrs ir no Liepājas, es no Jelgavas, un es nebiju par Aizputi neko līdz tam dzirdējos. Un tātad tas bija mūsu kādas ceļojuma maršrutā, boju muzejs, un vēl tajā brīdī es pat tā īsti neapjautu, ka kaut kur šeit, šajā pilsētā, būs mana dzīves vieta. Un tad, kad es pabeidzu augstskolu, es, protams, atnācu uz Aizputi līdzi savam vīram, kuram no Liepājas pārvietojumās mehanizētās kolonas bija norīkojums šeit kā jaunam speciālistam. Arī es šeit atnācu un sākumā ar tādu domu, uz tiem 3 obligātajiem gadiem. Un šie 3 obligātie gadi patiesībā ir pievienojuši sev klāt 0, jo nākamgad jau ir 30 gadi, kopš mēs esam šeit Aizputē apmetušies uz dzīvi, un Aizputi jau tādu labu laiku es saucu par savām mājām un uzskatu par vietu, kurā ir ļoti labi un patīkami dzīvot. Kas bija tavs pirmais darbs? Ko tu darīji kā jaunā speciāliste? Jā, es atnācu kā jaunā speciāliste uz Liepājas pārvietojamo mehanizēto kolonu, un es tiku paņēma darbā par ekonomisti. Bet iznāca man ekonomista darbā pastrādāt tikai gadiņu, un pēc tam es arī vēl kādu laiku strādāju par juriskonsulti ar līguma darbiem un tā tālāk, bet tad es drīz vien aizgāju bērnu kopšanas atvaļinājumā, sāka dzimt mūsu bērnu, un tā es patiecībā 7 gadus arī godīgi un ļoti apzinīgi pildīju mammas pienākumus. Kļūt par ekonomistu, tā bija tava izvēle vai tas bija tāds nejaušs? Jā, tas ir patiesībā kompromisa variants, ja tā godīgi. Vidusskolā man padevās viss ļoti labi, un man bija ļoti labas sekmes mācībās, bet tāda ļoti, ļoti īpaša attieksme, tāds ļoti, ļoti liels mīļums pat man bija pret vācu valodu skolā. Un es to nevaru izskaidrot, man liekas, ka varbūt tas bija manas vācu valodas skolotājas Marutas Fārnests nopelns Jelgavas 1. vidusskolā. Viņa prata ieinteresēt, viņa prata ieliet to mīlestību pret šo valodu, kas tajos laikos varbūt svešvaloda nebija tas prioritārais, jo tad mēs dzīvojam aiz dzelzs priekškaru, un pat manā ģimenē man vecākais brālis bieži vien teica, ko tu vari to valodu, priekš kam tu to valodu mācies, tāpatās jau, kur tu viņu piemēros, un tā augstākā pilotāža, tajos laikos, zinot manu biogrāfiju, par cik man bija tētis, bija represētais un vecais tēvs represētais, es zināju, ka augstākā pilotāža man būtu bijusi vācu valodas skolotāja. Un zinot to un redzot, cik grūts ir skolotājs mūžs, jo mana mamma bija latviešu valodas un literatūras skolotāja, redzot, cik daudz tas šis darbs no viņas prasīja, ka viņa bija mūždienu darbos un burtnīcās, un viņai ļoti maz atlika laika sev.
Es negribēju sev tādu dzīvi, un es domāju, ka es to valodu jau varu kopt un attīstīt, tāpat arī neesot skolotāju, un es zinu, ka uz manīm sadusmojās tolaik vidusskolas direktori, kad viņi man izsniedz diplomu, tad viņi pat arī pieteica, kad šai meitenei būtu ceļš uz Latvijas Universitātes svešvalodu fakultāti. Paskatoties mazliet atpakaļ, ka es mācījos to vācu valodu, tikai tagad es redzu, cik tas viss jau bija kaut kur no augšas novadīts, cik viss šīs prasmes, ko es esmu jau no tāda ļoti maza vecuma, no 7. 8. klases, kā to visu es šodien varu likt lietā. Un kā šīs iemaņas un prasmes man pavēr ļoti daudzas durvis. Es caur to visu esmu iepazinusi tik daudzus sirds gudrus cilvēkus, no kuriem es varu mācīties, no kuriem es varu savai dzīvē iegūt jaunas krāsas, jaunu pieredzi. Vāciešiem ir labs tāds teiciens, ir šad un tad ļoti svētīgi paskatīties pār tasītes malai. Jo ir jau tā ērti sēdēt tajā tasītē un justies komfortabli, kad tev ir silti, tev ir labi, bet kad tu tā paskaties mazliet pāri un redzi kaut ko citu, tad tu esi spiests domāt, pārdomāt un kaut ko savā dzīvē arī pamainīt. Un tad tu saproti, ka nav tā labākā vieta, jeb veids, kā tu dzīvo, ka var dzīvot arī citādāk un skaistāk. Nu, paskaties, kas pa skaistiem ķiršiem. Tikko mums ir jāsargā no strazdiem. Pagājuši gadu mums visi noēd strazdi. Nu, kā garšo tikko svaigi ķirši no koka plūkti ķirši. Šobrīd es vecākiem par ļoti daudz ko saku paldies, par tām pamatvērtībām dzīves, ko viņi man ir iedevuši, ielikuši to attieksmi pret cilvēkiem, tādu pateicību. Jā, viņi man ir mācījuši pateicības sajūtu, tā spēja pateikt paldies un novērtēt to, ka cilvēki ir kaut ko manā labā darījuši, un tad es tā gribu ar to pašu atdarīt. Un ja kādreiz ir tā, kad ir tā vilšanās vai tā pārdarījuma sajūta vai nenovērtētības sajūta, tad kaut kā tā, ir jātiek ar to galā, vienkārši tu nedrīkst nocietināties, jo nocietināts cilvēks tu jau no sevis neizstaro enerģiju, tad tas nozīmē, ka tu nepievelc tā kā magnēts sev tos cilvēkus, ar kuriem tu vari justies labi. Rokām, vai ne? Šito. Galvenais, lai šita te ir apakšā kaut kas, ka neiznāk vilšanās. Jo mēs viņus, principā šitā ir otrā reize, kad es tagad jau pieķeros pie kartupeļiem, jo mēs vēl neesam līdz šim rakuši. Paskaties, kas te izbierst ārā. Tādi moziņi. Šitie ir agrie kartupelīši. Mēs viņus stādījām 1. maijā. Tagad mēs viņus varam ēst. Un tikko viņš, kā garšo kartupeles tikko no vagas izņemts. Senējustas sajūtas un garšas. Šitas ir, piemēram, vēl otra tikko, mums ir ģimenes pusdienas. Tieši tā. 2 krūmiņi un ir. Ekonomiste būdama savulaik rakstīja avīzē rakstus. Jā, kas bija tā. Kas pamudināja, kā tu tur nokļuvi, kā tas viss ir? Es sāku strādāt, tad, kad es izturēju konkursu pašvaldībā par muzeja vadītāju turisma informācijas centra vadītājas vietu. Tad vienlaicīgi man uzrunāja Egars Štāls, tolaik viņš bija kursas laika galvenais redaktors, un viņš gribēja tā, lai ir tā dzīvā saikne ar konkrētajām vietām. Viņš mūsu turisma informācijas centru un tāds cilvēks, kas to vēlējās, uzaicināja kļūt par ārštata autoriem. Un man jau no skolas gadiem ir vienmēr padaušies sacerējumi, man ir paticis savas domas. Es neprotu gleznot, es neprotu pietiekami labi fotografēt, bet rakstīt es protu. Un tad tas mani tā kaut kā aizturēja, ka 5 gadu garumā es biju kā ārštata autors kursas laikā un rakstīju par aizputniekiem, par viņu dzīves stāstiem. Patiesībā mana vēlme bija vienmēr aizputnieks celt saulītē. Pastāstīt citiem par labiem darbiem, par labām lietām, priecāties par pozitīvām lietām, lai par to uzzināt arī citi. Un
Tā tas gāja, ka tās bija vakara stundas, nakts stundas, kad es sēdēju pie saviem rakstiem. Katru teikumu izlaidu caur sirdi. Un tas prasīja patiesi profesionāls, to, protams, dara daudz citādāk. Man tas tā tik viegli nenāca, bet man bija svarīgi, lai to rakstu lasot cilvēkiem, tas arī aiziet līdz sirdei. Un, nu jā, tā tas turpinājās līdz brīdim, kad es kļuvu par pilsētas deputātu. Tad man avīze aizliedz vairs rakstīt, tad es vairs nedrīkstēju rakstīt. Bet, nu, Ko tev tā deputāta laiks, ko tev deva? Labu pieredzi? Deputāta laiks, tā bija tāda savu veida pieredze par to, ka patiesībā, un tagad es arī varbūt labāk saprotu tos cilvēkus, kas sēž arī tur Rīgā Saeimā, ka viens ir tavas labās domas, un otra ir tā iespēja šīs domas realizēt, jo viens jau nav cīnītājs. Kad ir jāspēj tā sava doma, tas savs viedoklis novadīt arī līdz citu ausīm un sirdīm, lai tas piepildītos. Bet tas man mācīja arī, attīstīja manī spējas, pretoties kaut kam, nu, nebalsot vai, teiksim, nebūt, nu, pastāvēt pie savu viedokļu, ja netirgoties ar savu sirdsapziņu. Būt saskaņā ar sevi un tāda jau es pēc būtības esmu bijusi arī visu dzīvi tāda mazliet sava ceļa gājēja. Es tā arī nekad neesmu bijusi komjauniete. Es neesmu šīs organizācijas rindās iestājusies tā iemesla dēļ, ka es negribēju būt tāpat kā visi. Man likās tā, ja es esmu labāko jauniešu rindās, es varu būt arī neesot organizācijā. Un tad, kad es gāju studēt uz augstskolu, man teica, tu netiksi iekšā, tev neuzņems, bet kad tu neesi komjaunieti. Un es teicu, es jums pierādīšu, ka tas ir mīts, nav jābūt komjaunietim, lai tiktu augstskolā. Pabeidz augstskolu ar izcilību, ja, nebūdam komjaunietnieki, kas pēc tam vienam otram bija ļoti liels pārsteigums. Šis arī ir viens no taviem sirds darbiem, ne? Tas ir pirms 3 gadiem sākām, jau 4 sākām projektu. Tas ir pašvaldības savienības atbalstīts projekts par teritorijas labiekārtošanu, un ar to mēs sākām. Patiesībā mēs sākām ar puķu rundālu muzeja priekšā, un es uzrunāju aizpūtas dārzniecības īpašnieku Ivaru un Rudīti Brantas, un lai viņi kļūst par šī puķu rundāļu saimniekiem, krustvecākiem, viņi piekrita, un tas jau ir tā 3/4 gadu šogad jau citas ziedu rota. Un tad, kā nākamais projekts bija aizputnieki, sāka dāvināt mums dažādas ziemcietas un sīpols, puķu sīpols. Un šis projekts, caur kuru mēs muzeja priekšā rododendrus iestādījām, un šeit pakrantē rozes un spirejas un dažādus tādus ziedošos krūmus. Un doma ir, ka mēs šo terasi, kuru redz katrs aizputē iebraucošais cilvēks, tā padarīsim, tā atdzīvināsim, padarīsim ziedošu. Un vienlaiks arī paši sev tādu skaistu sakoptu vidi apkārt muzejam. Patiesībā pateicīga vidi, lai rīkot tāds pasākums. Jā, arī te tāda tā kā brīvdabas estrāde, bet mēs vienkārši redzam, ka arī aizputnieki to ir novērtējuši. Viņš šeit nāk, labkārt sēž, vakaros pavada brīvo laiku. Tikai tā mūsu vēlme būtu, lai viņi pēc šīs atpūtas atstātais sevis arī tādu pašu vidi, kādu viņi ieraugi atnākot. Bet tas laikam ir tāds laika jautājums, ka cilvēki ir jāaudzina, kad ir pēc sevis ir jāatstāj kārtība, un tad var gribēt arī, kad tās vietas pastāvēs ilgi un būs skaistas. Muzejs arī šobrīd ir, man liekas, skaists. Šī ēka ir kļūsi gan vizuāli skaista, gan arī iekšēji, un patiesībā ir liels darbs paveikts šogad. Jā, tad, kad mēs atklājām Lejā lauka atbalsta dienesta finansēto projektu pagrabtelpu sakārtošanu, jauno ekspozīciju, tad mēs svinējām jaunās pilsmojušas atzimšanu. Tā es viņu arī nosaucu, jo ir ēka atjaunota un no bēniņa stāv līdz pat pagrabam. Un ir prieks par to, kad ēka ir atzimusi, ka patiešām visas telpas ir apdzīvotas. Mēs šajā mājā labi sadzīvojam 4 kaimiņi. Un mums ir ļoti labas savstarpējās attiecības, un mēs varam kopīgi šeit labi justies. Un domājam, ka labi pie mums jūtās arī mūsu ciemiņi. Es domāju,
no ekonomistas esi kļūsi par tādu zināmā mērā tādu vēsturnieci, jā, vietējo novadpētnieci, galveno rūpes turētāji par to vēsturi, kas šeit ir bijusi, šeit mazpilsētā, novadā. Tā sajūta, nav tāda misijas apziņa? Varbūt, kad tā interese, arī skolā, ja tā godīgi runājam, vēsture nebija viens no maniem mīļākajiem priekšmetiem. Protams, man interesēja kā tīri cilvēciski, vēsturiskas lietas un tā, bet atnākot šeit, man jau tīri cilvēciski interesēja vairāk arī kaut ko uzzināt par vietu, kurā es dzīvoju, jo es nezināju, kā jau pirmīt teicu, ka tāda aizput Latvijā vispār ir. Un pamazām arī tas mani darba pienākumu turisma informācijas centrs, kā es varu sagaidīt pie sevis ciemiņus un kā es varu viņiem reprezentēt vietu, kurā es dzīvoju un kurā viņi ir ieradušies, un ja es neko par viņu nezinu. Un tas tā pamazām soli pa solim, tas viss tā kā mozīkas gabaliņi likās kopā, radās šī interese par pilsētas vēsturi, par viņas cilvēkiem, arī rakstot avīzei. Kaut kā tas manā dzīvē ir gājis, es pat neesmu meklējusi, es neesmu mākslīgi meklējusi vai veidojuši šo ceļu. Man tas viss ir tā nācis kaut kā no augšas. Visa šī mana darbošanās un darbība un katrs nākamais solis atver kādas jaunas durvis, kas piedāvā iespējas un es vienkārši nāku viņām pretī. Es esmu atvērta šīm iespējām un galvenokārt, kad es satieku cilvēkus, kas notic tām manām domām, tiem maniem sapņiem, cerībām un tam visam tāda bija mana satikšanās pirms 10 gadiem ar Ivaru Silāru, kopā skenējot aizputes senās pastkartes, jo viņš ir aizputes, bijušais aizputnieks, kā viņš sev dēvē par Rīgā dzīvojuši eks-aizputnieku, kurš arī kolekcionē aizputes pastkartes, un viņam ir pazīšanās kolekcionāru vidū, un viņa ideja bija tāda, ka savākt kopā vienkop šīs senās pastkartes un noskanēt Misiņu bibliotekā. Un tad mēs veicām šo darbu pirms 10 gadiem, nemaz neparedzot un nezinot, kā tas toreiz darītais pēc 10 gadiem pavirzīsies. Un tā pagājušo gadu sadarbībā ar Ivaru Silāru un ar Vari Santu tapa jaunais aizputes fotoalbums grāmata Aizputu vakar un šodien. Un tagad šo grāmatu pārskatot un pārlapojot, ir patiesi prieks par padarīto, lai arī tas nebija viegli. Tas ir skrupulozs darbs abiem grāmatas autoriem, Varim un Ivaram. Un man bija tas gods būt idejas autorei un tā kā starpniekam starp viņiem abiem. Un ka šis darbs vainagojās ar tik labu rezultātu, kas ir svarīgs arī aizputniekam un grāmatu veidojot, mēs arī tādu izvirzījām kā mērķi, ka šai grāmatai ir jābūt katra aizputnieka plauktā. Ir tā, ka kaut ko izdarot skaisti, tu sāc skatīties uz to nākamo soli, kas varētu būt. Tad, ja mums tagad ir tik skaistas pagrabstāva ekspozīcijas, kas jau ir muzejs, telpas jau pašas par sevi ir kā muzeja eksponāts, ar skaistajām ķieģeļa velvēm un tā, tad tagad jau es tā nevilši skatos otrā stāva virzienā, kad pirms jau 13 gadiem uzliktās ekspozīcijas jau sāk prasīties pēc modernizācijas, pēc atjaunošanas, pēc tādiem mūsdienīgākiem risinājumiem. Tā kā vēl ir prātā 2 ekspozīcijas, mēs gribam par aizputes pilsētas kultūras dzīvi izveidot un arī par padomju laiku, jo tas bija ļoti aktīvs laiks aizputes pilsētas dzīvē. Tas bija saimnieciskā, gan politiskā, gan kultūras ziņā ļoti bagāts laiks. Tā kā šīs lietas un vēl ir padomā arī daudz cits domas par ebreju kopienu, par šo laiku, pastāstīt aizputniekiem, tā teikt, noraut to neziņas plīvuru, jo mēs ļoti maz ko par to zinām. Tā kā ieceri ir ļoti daudz, un plus vēl turpināt, protams, šīs teritorijas sakārtošanas darbu realizēt tā, lai šeit patiešām ir, kā jau jaunie pilsmuižai, piedienoša apkārtne, skaista vieta, kur aizputnieki var apsēsties, atpūsties un ļoti tālu redzēt.